Pasta raksts kā būšana instrumenta simbols Auces novada ģerbonī norāda arī uz šodienas nozīmīgumu pasākumu novadā jau gandrīz 2 gadu desmitus stiprinātu un attīstītu visā Latvijā un, jau arī ārpus valsts robežām pazīstamu tradīciju Gunāra Ortalovska starptautisko pūtēju orķestru festivālu, kas katru gadu notiek Aucē, savulaik pilsētas, bet tagad arī novada svētku ietvaros. Šovakar, līdzīgi kā ģerboņu svētkos Rīgas pilī, pasta ragu prezentēs mežraga izpildītājs Artūrs Krūmiņš, lai skan Andreja Jurjana Barkarova. Ģerboņu tapšanu. Tie ir Auces novada domes deputāti, kuri apstiprināja šo ģerboni. Auces novada domes priekšsēdētājs Gins Kamīnskis, priekšsēdētāja vietniece Vija Keršas, ģerboņu mākslinieki Ilza Lībiete un Juris Ivanovs, novada izpildu direktors Aldis Lerks. Un šodien ir tā diena, kad ģerbonis parādās arī novada karogā. Lūdzu piecelties Auces novada karoga ienešanai. Un lūksimies, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai dod Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī uz zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Un lūdzoties Dievu svētību prātā, lai Viņš svētī mūsu karogu Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Vārds Auces novada domes priekšsēdētājam Gintam Kamīnskim. Labdien visiem šeit Auces novada kultūras centrā. Ir sākušies atkal Auces novada svētki. Sēžot sākumā, es iedomājos, cik gadus atpakaļ, kad mums arī trešdienā sākās svētki. Man liekas, kad 5-6 atpakaļ. Šodien atkal ir trešdiena, atkal ir svētku sākums, bet 2 ļoti nozīmīgi, ļoti svarīgi iemesli, kāpēc mēs esam pulcējušies šeit. Viens, tikko mēs iesvētījām mūsu novada kartu. Un otrs iemesls, ko mēs noteikti turpināsim, ir jūsu priekšā redzamais mūzikas instruments, kur, kā es teicu, mēs jau sen bijām pelnījuši. Es uz visu sirsnīgi sveicu ar Auces novada svētkiem, aicinu piedalīties pilnīgi visos pasākumos, cik ir iespējams un ko jūs varētu paspēt aptvērt. Un, protams, kopā godāsim mūsu simboli, mūsu heraldiskās vērtības, tā skaitā mūsu novada karogu. Priecīgs uzsvērt. Ja Siguldā ir baltais kliņģeris, tad jums ir melnais kliņģeris. Es domāju, tas ir brīnišķīgi, lai jūs plaukstat un zeļat uz priekšu. Viss panākums jums.
jau minēja un teica, ka paldies ir jāsaka visiem, kas iesaistījās gan ģērboņu veidošanā, gan idejas attīstīšanā. Paldies visiem, kas šodien šajā svinīgajā brīdī ir šeit klāt zālē. Un es varu tikai pievienoties visiem iepriekš runātājiem un teikt, ka es ceru, ka mēs aucinieki savu karogu godāsim. Es ceru, ka ļoti bieži lietosim gan sporta, gan arī mākslas, gan mūzikas pasākumos un būsim ļoti, ļoti lepni. Mums ir ļoti īpašs novada karogs. Bet kā dāvana šajā brīnišķīgajā dienā aucis novada svētku ieskandināšanā un arī melnā flīģeļa ieskandināšanā mums ir mūsu pašu jauko brāļu koncerts. Un tādēļ es uz skatuves aicinu brāļus Oskaru un Raimondu Petrauskus. Lūdzu! Pirmkārt, tā kā šis instruments nāk no tālās Japānas, šis ir firmas Yamaha flīģelis, tātad koncerta flīģelis, un Yamahas cimtene, jeb tā vieta, kur visi šie flīģeļi tiek ražoti, ir pilsēta ar nosaukumu Hamamatsu. Mēs jums vienkārši mēģināsim nospēlēt ļoti, ļoti brīnišķīgu melodiju, kuru jūs visi zinat un esat dzirdējuši, bet parasti viņi dzied kopā ar pavadījumu. No tā kā šoreiz dziedās nevis balss, bet dziedās arī Raimondu Petrausku. Oskaru Petrauski, man brāli, lai mēs jums nospēlētu kaut ko no kameru mūzikas, Lai jūs zināt, kā šis līdelis skats kopā.